Šī ir augšām celšanās diena. Augšām celšanās rīts, un kā jau mēs lasījām, tad mācekļi ir apmulsuši. Viņi ir apmulsuši, viņi nesaprot, kas notiek. Un viņi iet cauri tādam šaubu, baiļu, un tāpat laikā cerības lietām. Un viņi meklē Jēzu. Viņi neatrod. Un kas ir tas, ko tu parasti dari, vai ko vajadzētu darīt? Vismaz mēs ar bērniem tā pārnājam, ka, ja tu kaut ko meklē, kādu cilvēku, tu nevari viņu atrast. Pirmā vakardienas bērniem bijām meža parkā, un lielie bērni gribēja darīt kaut ko savu, un mēs ar sievu un mazajiem bērniem ratiem aizgājām citur, un mēs vienojamies par kaut kādām lietām. Un tad, ja tu esi kādā brīdī apmuļs, mēs parasti atgādinām, bet kas ir tas, ko mamma teica? Vai tas ir kas, ko tētis teica? Kas ir tie pēdējie vārdi, ko vecāki tev pateica, kur ir jābūt, vai kas ir jādara? Mācekļi apmulsuši, domāju, kas ir Jēzus pēdējie vārdi? Lūkas pieraksta tos un saka pie krusta: Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko viņi dara. Tie ir Jēzus pēdējie vārdi. Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko viņi dara. Jānis pieraksta: viss piepildīts. Viss piepildīts. Kas ir tas, kas ir piepildīts? Kas ir šī piedošana? Par to mēs arī šajā dienā domāsim. Un domāsim par to, kāda ir nozīme tam, ka Jēzus ir augšām cēlies. Un Jēzus augšām celšanās piepilda viņa piedošanu. Jo tā apliecina viņa varu pār grēku un nāvi. Jēzus augšām celšanās pirmkārt pierāda viņa apgalvojums par sevi kā Dieva dēlu. Un viņa spēju kontrolēt, spēju stāvēt pāri nāvei. Ja Jēzus būtu parasts cilvēks, un ja viņa nāve būtu viņa grēku, viņa paša grēku sekas, tad viņa augšām celšanās nebūtu iespējama, un tai nekādā veidā nebūtu nekāda atsauce uz mums. Tomēr viņš nāvi uzvarēja, apliecinot savu dievišķumu un pārākumu. Jēzus augšām celšanās apliecina arī viņa spēju piedot grēkus un dot mūžīgo dzīvību tiem, kas viņam tic. Ja viņa nāve būtu bijusi parasta nāve bez augšām celšanās, tad vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību būtu zaudējusi ticamību. Bet tāpēc, ka Jēzus ir augšām cēlies, mēs varam paļauties uz viņu, uzticēties, ka viņa vārdi ir patiesi, un cerība par to dzīvi, kas mūs sagaida, ir īsta. Jēzus ar savu augšām celšanos apliecina viņa spēju nodrošināt mūžīgo dzīvību tiem, kas viņam tic. Viņa augšām celšanās un vēlāk arī tas, ka viņš dod savu svēto garu, kalpo kā garantīva viņa piedošanai un stiprina uzticamību viņa apsolījumiem. Un piedošana ir tā, kura mums ne tikai katram ir jāpiedzīvo, bet piedošana ir tā, kurā mums katram ir jādzīvo. Jo katrs no mums mēs apzināmies, ka lai cik varbūt apgaroti vai iedvesmoti mēs lieldienās nesajustos. Mēs saprotam, ka nāks darba nedēļa, paies kāds laiks, nepārāk garš, un mēs atkal grēkosim. Mēs atkal darīsim to, kas nav Dievam pa prātam, mēs atkal darīsim, iespējams, kādam nodarīsim pāri, apzināti vai mazāk apzināti, bet mēs saprotam, tā ir tā mūsu realitāte. Un mēs saprotam, ka arī šajā pasaulē mums vienmēr būs kaut kādi konflikti savā starpā. Un tāpēc kristiešiem, cilvēkiem, kur savu dzīvi uztic Kristum, ne tikai jāpiedzīvo piedošanu, bet jādzīvo piedošanā. Tas ir tas, par ko mēs šodien arī runāsim, un es gribu lasīt no Mateja evaņģēlija 18. nodaļas, kad līdzību, ko Jēzus stāsta saviem sekotājiem, kur Jēzus stāsta par to, ko nozīmē būt kristietim. Un viņš saka, tādēļ debes valstība ir salīdzināma ar ķēniņu, kas nolēma prasīt norēķinu saviem kalpiem.
Kad viņš sāk to darīt, viņam pieved kādu, kas viņam bija parādā 10 000 talantu. Un tā kā viņš nespēja samaksāt, viņa kungs pavēlēja pārdot gan viņu pašu, gan viņa sievu un bērnus, gan visu, kas tam bija, un parādu samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un lūdzās: pagaidi uz mani, es visu samaksāšu. Kungs iežēlojās par šo kalpu un atlaida tam aizdevumu. Šis kalps izgājis ārā, ieraudzīja kādu savu biedru, kas viņam bija parādās 100 denāriju. Viņš tos atvēra, žņaudza un sacīja: atdod, ko esi parādā. Tad viņa biedrs krita pie zemes un lūdzās: pagaidi uz mani, es visu samaksāšu. Taču viņš negribēja gaidīt un aizgājis to ielika cietumā, līdz tas parādu būs samaksājis. Citi kalpi, viņa biedri, to redzēdami, ļoti noskuma. Tie gāja un visu notikušo atstāstīja kungam. Tad kungs viņu piesauca un sacīja: tu nelietīgais kalps, visu tavu parādu es tev atlaidu, kad tu lūdzi. Vai tev tāpat nevajadzēja apžēloties par savu biedru, kā es par tevi apžēlojos? Un kungs saniknojies, nodeva to spīdzinātājiem, līdz tas būs samaksājis visu parādu. Tā arī mans debes tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosiet. Šī nav tā iepriecinošākā raksturvieta, ko lasīt. Tas sākums ir tāds ļoti, ļoti pozitīvs. Kaut kas, ko šis cilvēks bija parādā, kaut kas neiedomājami liels, ja varēja pārdot gan viņu, gan viņu sievu, gan bērns, gan visu, kas viņam piederēja. Tas bija nenormāli liels parāds. Un viņam tas tiek atlaists. Nevis iedots parāda brīvdienas, vai nevis tur atlikts maksājums vai vēl kaut kas, bet atlaists. Tev vairs nav jāmaksā. 0 tu esi parādā. Un viņš iziet ārā, un viņam tur kāds ir parādā salīdzinoši nelielu summu. Iedomājies, ka tev tikko atlaiž hipotekārot, iziet ārā, un tev kāds 5 ir parādā. Un ar dūrēm žņaugdams viņš saka: maksā, ko tu man esi parādā. Un Jēzus stāsta šo līdzību, un viņš saka, tā tam nebūs būt. Un pirmā lieta, kas mums katram ir jāapzinās, lai saņemtu piedošanu, ir tas, ka mēs esam parādā. Mēs esam parādā. 1. Jāņa vēstule, 1. nodaļa. Jānis rakstīja: sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām sevi un patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns un mums piedod grēkus un šķīstī mūs no visas netaisnības. Ja mēs sakām, ka neesam grēkojuši, tad padarām viņu par meli un viņa vārda nav mūsos. Tas mūsu automātiskais, varbūt te ir kādi svētie starp mums, jā, tad izredzētie, bet man liekas, ka tāds cilvēka automātiskais piegājiens ir: es jau tā negribēju. Nav jau tik traki. Ja, citreiz, kad notiek, piemēram, kaut kāda autoavārija, vienalga, kurš vainīgs, pirmā lieta, ko izkāpj ārā un to sabružāto vietu tā kā pasmērē ar roku, vai ne? Vajadzēs krāsot vai varēs izpulēt. Ja. Nav jau tik traki. Tā ir tā lieta, ko mēs kā cilvēki gribam. Nav jau tik traki. Ceļš, ja mēs to izdarām. Ja pret mums izdara, tad mēs sakām, nē, pagaidi. Te ir pilna apdrošināšana jāieslēdz. Man vajag jaunu bamperi. Ja? Man vajag jaunu. Bet ja mēs, tad nav tik traki. Klausies, varbūt var kaut ko sarunāt. Ja? Bet Dieva vārds saka, ka mums vajag atzīties. Mums vajag pateikt. Mums vajag nosaukt lietas īstajos vārdos. Mēs nevaram atrisināt lietas, ja mēs sakām, nav jau tik traki. Es tā negribēju. Tas jau kā no kuras puses skatās. Ja pastāv saules gaisma, vispār nevar redzēt. Nav tik traki. Nedara, ja mēs mīkstinam un samazinam savu grēku, savu parādu. Lai mēs varētu sākt risināt lietas, mums vajag nosaukt lietas īstajos vārdos. Jo mēs nevaram saņemt piedošanu, ja mēs nezinām, ka mums tāda ir nepieciešama. Līdzīgi kā mēs nevaram saņemt ārstēšanu, ja mēs nezinām, ka mēs esam slimi. Marka evaņģēlija 2. nodaļā rakstu mācītāji redzēja, ka Jēzus sēd kopā ar farizejiem un pārmet viņam to, jo farizēji, ka Jēzus sēd kopā ar grēciniekiem, muitniekiem, un tie farizēji viņam pārmet un saka, pasties, ar kādiem cilvēkiem tu vispār esi kopā. Un Jēzus to dzirdējis, tiem sacīja, veseliem ārstu nevajag,
bet gan slimajiem. Es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. Jēzus pārmet farizējiem aklumu, ka viņi neredz savu grēku, viņi neredz savu vajadzību pēc Dieva. Un ja mēs neredzam savu vajadzību pēc Dieva, mēs nevaram viņu sastapt. Ja mēs neredzam mūsu vajadzību piedot mūsu parādu, mēs nevaram to piedzīvot. Un apzināties savu parādu un apzināties savu grēku smagumu ir ļoti svarīgs solis, bez kura mēs nekad līdz galam nesatversim lielo Dieva mīlestību. Kādā citā vietā pie Jēzus, arī atkal farizēja namā, atnāk prostitūta. Un viņa nomedās pie Jēzus kājām, tās skūpsta un ar matiem žāvē viņas. Un atkal viņam pārmet un saka, pasties, kādi cilvēki ir ar tevi kopā, Jēzu. Un viņš saka, kā tev liekas, kurš vairāk mīl, tam, kuram daudz piedod vai tam, kuram maz? Un viņš saka, šī sieviete daudz mīl, tāpēc, ka viņai daudz ir piedots. Bet, kad maz piedod, tas maz mīl. Un ja mēs nākam pie Dieva un domājam, mēs jau nemaz neesam tik slikts cilvēks. Nav jau tik traki. Saules gaismā nemaz nevar redzēt. Tad mēs par Dievu izturamies kā par tādu, kā tādu attālu onkuli, kur no vienas puses ir jauka aizbraukt ciemos, bet dzīvot kopā tuvumā baigi negribētos. Mēs neredzam to viņa mīlestību, mēs neredzam to tuvumu. Džons Paipers skaidro ķēniņa Dāvida 51. psalmā teiktos vārdus. Un tas ir psalms, ko viņš uzrakstīja pēc tam, ka viņš bija pārkāpis laulību, pasūtījis tās sievietes vīra slepkavību un pa ceļam vēl iesaistījis, vēl tur nomira veseli dari karēvi un vēl dažādas lietas. Un ķēniņš Dāvids uzraksta šo psalmu, un viņš tur saka, vienīgi pret tevi es esmu grēkojis, Dievs. Kā Dāvids varēja teikt Dievam, vienīgi pret tevi es esmu grēkojis, kad viņš bija pārkāpis laulību un pasūtījis šī vīra slepkavību? Grēks, šis vārds hamartija, pēc definīcijas Bībelē ir nevis citai personai nodarīt pāri, bet uzbrukt Dieva godībai, būt pretrunā ar Dievu. Grēks pēc definīcijas ir vertikāls fenomens. Grēks ir kļūda komunikācijā starp tevi un Dievu. Šie horizontālie pārkāpumi, piemēram, slepkavība, zakšana, izvarošana, ir šausmīgi un nav nepareizi tos saukt par grēku, bet tas, kas to padara par grēku, ir šis vertikālais aspekts. Grēks ir nepaklausība Dieva likumam. Grēks ir noliegt, ka Dievs apmierina tavu dvēseli un tavas vajadzības, lai novērstu tevi no nepieciešamības zakt, nogalināt vai darīt citiem pāri. Tas ir grēks tādā ziņā, ka tas ir apvainojams viņa varai un viņa tiesībām noteikt tev, ko tev būs darīt. Tas ir tas, kas padara grēku par grēku. Un tāpēc pasaule nesaprot, cik nopietni ir elle, jo viņi nesaprot, cik nopietnas ir grēks. Vienīgais veids, kā pasaule domā par grēku, ir tu mani sāpini un es sāpinu tevi. Un tā nedrīkstētu būt, un tā ir taisnība. Tā nedrīkstētu būt. Mēs nedrīkstētu sāpināt viens otru, bet cilvēki pat nepiemina Dievu šajā, un tas ir tieši tas, kāpēc grēks kļūst par grēku. Tāpēc, kad Dāvids saka, pret tevi vienīgi esmu grēkojis, es nedomāju, ka viņš domā, ka es neesmu nodarījis pāri Ūrijam, šim vīrietim, viņu nonāvējot, vai es neesmu nodarījis pāri Batšebai, viņu izvarojot, vai es neesmu nodarījis pāri bērnam, būdams tā nāves iemesls. Viņš domā, ka šeit visbriesmīgākais ir tas, ka viņš ir sacēlies pret Dievu. Viņš ir iedomājies, ka ķēniņš būdams, viņš var darīt to, ko viņš grib. Tieši to teica pravietis Nātans, kad viņš nāca un norādīja uz Dāvida grēku. Viņš teica, kāpēc tu esi nicinājis Dieva vārdu? Nātans nesacīja, kāpēc tu esi nogalinājis vīru, kāpēc tu esi izvarojis sievieti. Viņš teica, kāpēc tu esi nicinājis Dieva vārdu.
Un kāpēc es gribēju izlasīt šo garo John Piper citātu? Es gribu, lai jūs iedomājaties uz mirkli, kā tas strādā. Mēs visi skatāmies uz notikumiem pasaulē, mēs skatāmies to, ko Putins dara Ukrainā, un mēs sakam, tas ir briesmīgi. Bet kāpēc tas ir briesmīgi? Kāpēc tas ir briesmīgi? Ja mums katram ir sava taisnība, ja mēs katrs definējam to, kas ir labs un kas nav, tev ir tava taisnība, man ir mana taisnība. Nu, lūk, tā ir Putina taisnība. Kāpēc, lai viņš tā nevarētu darīt? Un šeit ir ķēniņš Dāvids, kuru viņš apzinās, viņš saprot, viņam, līdzīgi kā Putinam, bija neierobežota vāra tajā valstī. Viņš varēja darīt, ko viņš grib, un kādā dienā viņš tam arī padevās. Viņš pārkāpa laulību, izvaroja šo sievieti un pasūtīja šī vīra slepkavību. Bet tad caur Dieva balsi Dāvids saka, vienīgi pret tevi es esmu grēkojis. Viņš saka, es esmu sacēlies pret tevi. Es esmu nonicinājis tevi. Es esmu iekāpis tajā augstākajā soļa krēslā, kurš izdomā, ka es varu darīt to, ko es gribu. Un tāpēc, ka man ir vara un resursi un ieroči, tāpēc es varu darīt citiem pāri. Tāpat arī katram no mums ir jāierauga, ka tas, ko mēs darām, ka tas pirmām kārtām ir pārkāpums Dieva priekšā. Un tāpēc arī lietas, kuras mēs reizēm sakām, bet tas jau nevienam nekaitē. Es biju viens pats pie savu datora. Neviens neredzēja, neviens necieta. Arī tas ir pārkāpums Dieva priekšā. Tāpēc, ka tu pārkāpi, tu pasaki, es izvēlos, kas ir pareizi un kas nav. Ja mēs gribam piedzīvot piedošanu, mums ir jānosauc lietas īstajos vārdos. Mums ir jānodefinē tas parāds, kas mums ir. Un tāpēc tāda veselīga grēka nožēlas lūgšana ir tā, kur mēs varam lietas nosaukt pēc iespējas konkrētāk un specifiskāk. Un līdzīgi ir ar mūsu savstarpējām attiecībām. Tas nekam nepalīdz, ja mēs sakam, ja kāds mums atvainojas, mums sakam, tas jau sīkums, ka turbūt patiesībā tas mums sāpēja. Un tāpat arī otram cilvēkam līdz galam ir grūti piedot, ja mēs sakam piedot, bet nesakam par ko. Man sieva man šo ir mācījusi gadu gaitā. Mums ir bijis kāds konflikts, un es saku piedod man, un viņi saka par ko. Es domāju, es jau tā saņēmos paprasīt piedošanu. Nāc man pretī. Bet tā ir bijusi tik vērtīga lieta. Paldies, tas jau. Piedod par to, ka es pateicu, piedod, ka es tev uzbļāvu, piedod, ka es neizdarīju to, ko mēs bijām vienojušies darīt. Piedod. Un arī mēs mājās mācāmies, arī bērniem mācam, tad, kad kāds tev atvainojās, tu saki, es tev piedodu. Nevis, nekas sīkums. Tāpēc, kad saņemties prasīt piedošanu, nav sīkums. Tā ir viena smaga, liela lieta. Un mēs nenovērtējam to, cik vārdiem es tev piedodu, ir liels spēks. Un cik brīnišķīgi, ka mēs tos varam dzirdēt no mūsu kunga. Un cik brīnišķīgi, ka viņa spēkā mēs tos varam viens otram teikt. Es tev piedodu. Nākamā lieta, kas ir svarīga par piedošanu, ir tā, ka tā kaut ko maksā. Jēzum tā maksāja dzīvību. Jo mūsu grēks nav savienojams ar Dieva svētumu. Jo Ēdenes dārzā, kad bija cilvēks, kur Dievs ielika cilvēku, viņš teica, ja tu pārkāpsi mans noteikums, ja tu ēdīsi no šī augļa, tu mirdams mirsi. Atkāpe no Dieva svētuma ir nāve. Grēka alga ir nāve. Un Jēzus nomirst, lai mēs varētu dzīvot. Jēzus nomirst, lai mēs varētu dzīvot. Viņš samaksā, tas viņam kaut ko maksāja. Un ja mēs piedodam citiem, tas būs uz mūsu rēķina. Tie būs izdevumi. Tas mums kaut ko maksās. Piedošana patiesībā ir zaudējuma uzņemšanās. Kad mēs sakam, šito es paņemu uz sevi.
es samaksāšu. Un tāpēc tā ir tik grūti. Tāpēc mums to negribās. Mums gribas teikt, tā nav godīgi. Kāpēc man ir jāmaksā? Kāpēc man tas ir jāiznes? Tas kaut ko maksā. Bet tādēļ, ka Jēzus mums katram ir piedevis, mēs varam atrast spēku piedot citiem. Šajā Jēzus līdzībā mūsu parāds ir nesamērojami lielāks pret to, ko kāds ir parādā mums. Un tīri matemātiski, ja tu esi kādam parādās 100 eiro, bet tev kāds cits ir parādā 10 eiro, pat ja tu šos 10 eiro pieprasīsi un dabūsi, un atdos tam, kuram tu esi parādās 100 eiro, tu joprojām būsi parādā 90 eiro. Tad tavu bilants ir mīnus 90 eiro. Bet ja tev piedod 100 eiro parādu, un tu piedod 10 eiro parādu, tad tu esi pa nullēm. Mums liekas, būt pa nullēm, tas nav baigi veiksmīgi. Tas nav labs biznesa padoms, kā teikt. Ja? Bet man liekas, tas ir labāk nekā būt mīnus 90 eiro. Un teorētiski tu varētu teikt, nu jā, bet man piedeva 100 eiro, ja es pieprasīšu tas 10 eiro, es būšu plusos. Un tieši tāpēc Jēzus stāsta šo līdzību. Un Jēzus līdzība parāda, ka tā tas nestrādā. Ja mēs nepiedodam mazumiņu, tad tas nozīmē, ka neesam īsti satvēruši Jēzus žēlstību. Un mēs paliekam mūžīgie parādnieki. Tas, ko burtiski šī līdzība stāsta. Pārdot tevi, sievu un visu, kas tev pieder. Ja mēs nepiedodam, mēs paliekam mūžīgie parādnieki. Mums mūžīgi jāatstrādā tas, kā mēs esam grēkojuši pret Dievu. Bet piedošana kaut ko maksā. Tā arī tava atteikšanās no tiem 10 eiro. Tas ir tas, ko tas maksā. Es saku, ka matemātiski joprojām tas ir izdevīgi. Bet tas kaut ko maksā. Atteikties no savu lepnumu. Atteikties izmantot šo instrumentu pret to cilvēku, kurš tevi nodarīs pāri. Atteikties to atgādināt, teikt, jā, bet atceries toreiz tu. Piedot nozīmē, ka viss, es tev atlaižu parādu. Es vairs neturu tevi striķos, es vairs neturu tevi virvēs, es vairs nevicinu parādzīmu tev degunu priekšā. Es piedodu tev tavu parādu. Tāpēc, ka Jēzus man ir piedevis manu parādu. Jēzus nevicina manu grēku, man degunu priekšā visu laiku. Piedošana nav aizmiršana. Varētu likties, ja mēs piedodam kādam, tad mums vajadzētu aizmirst. Mēs taču nevicinam viens otram priekšā šo parādzību. Dievs neaizmirst mūsu grēkus. Viņš ir Dievs, viņš visu zina, viņš nevar aizmirst. Bet viņš izvēlas tos vairs nepieminēt. Psalma autors 103. psalmā raksta, ne pēc mūsu grēkiem viņš mums dara, ne pēc mūsu vainas viņš mums atmaksā. Cik augstu ir debesis pār zemi, tik varena viņa žēlstība pār tiem, kas viņu bīstas. Cik tālu ir austrumi no rietumiem, tik tālu viņš atņem no mums mūsu pārkāpumus. Tas, ko viņš mēģina pateikt, cik tālu ir austrumi no rietumiem, jūs varat riņķot apkārt zemeslodē un nekad vairs savus grēkus nesatikt. Tas ir tas, kā Dievs izvēlas izturēties pret mums. Viņš izvēlas tos nepieminēt. Viņš tos neaizmirst. Reizēm mums liekas, ja mēs nespējam to aizmirst, mēs neesam piedevuši. Mēs varam piedot, mēs vienkārši izvēlamies to nelietot, neizmantot, neatgādināt. Nevilkt ārā kādā strīda karstumā, kur mēs sakam, jā, bet redzi, toreiz pirms 10 gadiem tu. Piedošana nav aizmiršana. Piedošana nav arī izlīgšana. Bet tā ir solis ceļā uz to. Līdzīgi kā Dievs nepiespiež mūs pieņemt šo apžēlošanu. Dievs neuzspiež savu dēlu. Tikai tāpēc, ka ir lieldienas, Dievs nespiež visiem tagad viņus svinēt un teikt, tev ir jābūt kristietim. Jāņa evaņģēlija 1. nodaļā Jānis raksta, viņš gaisma bija pasaulē un pasaule caur viņu radās, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu
neuzņēma. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem. Jēzus nāca un viņš teica, šeit es esmu. Viņš nāca un kalpoja, un Jēzus joprojām ar savu draudzi sludina savu evaņģēliju, sludina šo piedošanu, sludina šo pieeju pie Dieva. Bet Jēzus to neuzspiež. Un lai gan piedošana ir pieejama visiem, izlīgšanu ar Dievu piedzīvo tie, kas šo piedošanu pieņem. Kā Jānis raksta, tie, kuri uzņem, kas tic, tiem viņš dod vāru kļūt par Dieva bērniem. Šī piedošana ir šis pirmais solis. Un kā Dieva vārds saka, viņš mūs pirmais ir mīlējis. Un viņš savu mīlestības mums ir parādījis, ka Jēzus gāja pie krusta un nomira. Dievs jau ir savu pateicis. Dievs savu roku ir izstiepis. Dievs to piedāvā. Bet to nevar uzspiest. Viņš to neizvēlas uzspiest. Tāpēc, ka Dievs vēlas patiesas attiecības ar mums. Dievs vēlas, lai mēs viņu mīlam, un mīlēt var tikai tad, ja tev ir izvēle. Mīlēt ir tikai tad, ja tu esi brīvs arī nemīlēt. Tikai tad tā ir mīlestība. Un līdzīgi arī mūsu starpā mēs nevaram uzspiest pieņemt piedošanu. Mēs nevaram uzspiest atkal būt labākie draugi vai izlikties, ka izlikties vienmēr var. Nevajag, bet var. Bet, lai būtu izlīgšana, tur vajag abām pusēm vajag būt iesaistītām. Lai notiktu izlīgšana, abām pusēm ir jābūt gatavām nolikt to kara cirvi malā un iet uz priekšu. Bet piedošanu mēs varam dāvāt. Piedošana ir mūsu dāvana, ko mēs varam dot. Bet bez izlīgšana, bez piedošanas nav iespējama. Un tāpēc piedošana ir tik svarīga. Ir tik svarīgi dzīvot piedošanā. Lai mēs varētu izlīgt viens ar otru. Un visbeidzot, piedošana nav sajūta, tā ir izvēle. Piedošana nav sajūta, tā ir izvēle. Un šis ir tas šķērslis, ar ko es esmu sastapies visbiežāk, gan pats savā dzīvē, gan ar cilvēkiem, ar kuriem es esmu runājis kā mācītājs. Viņi saka, bet es nejūtos, ka es varētu piedot. Es nejūtu, ka es tam esmu gatavs. Un mēs dzīvojam reizēm tajā ilūzijā, ka laiks visus saliks pa plauktiņiem. Bet īstenībā bieži vien ir sevišķi, kur runa par attiecībām, laiks tikai to aizu padziļina. Un jā, nevienmēr mēs uzreiz varam atbildēt, un mēs esam gatavi, tāpēc, ka piedošana kaut ko maksā. Ja mēs neesam uzreiz gatavi teikt, un reizēm, ja cilvēks vienmēr ir gatavs uzreiz piedot, tad es apšaubu to patiesumu tai piedošanai. Varbūt cilvēks dzīvo noliekšanā, viņš uzreiz, jā, viss kārtībā, es tev piedodu. Ja cilvēks noliedz tās savas sāpes un to, kas tas viņam izdarīs, mēs jau runājam par to, ka ir svarīgi to parādu apzināties. Bet atkal, ja ļoti ilgi cilvēks nespēja piedot, tad bieži vien tā nepiedošana rada arvien dziļāku aizu, un viņa patiesībā rada arvien vairāk rūgtumu sevī. Un arvien grūtāk ir piedot. Piedošana nav sajūta, tā ir izvēle. Un Jēzus tam ir lielisks piemērs. Ja mēs domājam par ceturtdienas notikumiem Ģedzemenes dārzā, mēs redzam, ka Jēzus nav tā, ka viņš saka, palēkdamies, saka, beidzot tas brīdis ir klāt, mani tulīt sitīs krustā, priecājieties, līksmojiet. Viņš saka, mans tēvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķeris iet man garām. Tomēr ne kā es, bet kā tu gribi. Un tāpēc, ka piedošana liek apzināties, to parāda summu, ko kāds mums ir parādā. Un atlaist šo parādu maksā. Tas ir uz mūsu rēķina. Neviens no mums nejūtas labi, kad mēs piedodam. Jo tas nav godīgi.
Tas tiešām nav godīgi. Acis pret aci, zobu pret zobu. Lamu vārdu pret lamu vārdu, dūri pret dūri. Tas ir tas, kas mums liekas taisnīgi un godīgi. Un piedošana tiešām nav godīga. Padomājiet par to. Mēs grēkojam Dievu priekšā. Mēs paņemam Dieva dāvanu, kas ir šī dzīve, un rīkojamies ar to pēc savas patikas, vispār nereiķinoties ar Dievu. Un Dievs mums to piedod caur Jēzu Kristu. Un Jēzus Kristus mūsu vietā nomirst pie krusta. Pavisam nav godīgi. Bet tā ir piedošana, kas nes dziedināšanu un brīvību. Dieva piedošana atbrīvo mūs no smagas nastas, ko mēs apzināmies, mēs nespējam nest, mēs nespējam atdot, mēs nespējam samaksāt. Tas parāds ir kā līdzīgi, kā šajā līdzībā cilvēks krīt ceļos un lūdzās. Es tev samaksāšu, bet mēs saprotam, tas nav iespējams. Un tā atbrīvo mūs no smagas nastas. Bet mūsu piedošana citiem atbrīvo mūs no smagas nastas arī. Tā atbrīvo mūs no tās indes, kas mūs iekšēji indē, no tā rūgtuma, no tās pretestības, no tām konstantajām domām par to, cik briesmīgs un ļauns un riebīgs ir šis cilvēks. Mēs varam atkal virzīties uz priekšu. Piedošana ir izvēle. Un var paiet kāds laiks, līdz tu sajutīsi, ka esi piedevis. Iespējams, ka tas pārdarījums ir tik liels, ka tev regulāri ilgstoši sev būs jāatgādina, nē, es esmu piedevis. Es izvēlos piedot. Jo tās brūces ir īstas, tās sāpes ir īstas, un it sevišķi, ja kāds viņas kādā brīdī vēl uzplēš, mums sev būs jāatgādina, es gribu piedot. Bet piedošana ir atslēga. Piedošana ir atslēga kristietībā. Piedošana ir atslēga mūsu garīgumā, mūsu attiecībās ar Dievu. Nav, kā jūs to sauciet, piedošana ir atslēga. Bez piedošanas mēs nevaram nonākt pie Dieva. Mēs nevaram samaksāt viņam to parādu. Mēs nevaram izlīdzināties ar viņu. Vienīgais veids, kā piedzīvot Dieva tūmu, ir caur Jēzus Kristus upuri un viņa piedošanu. Un Dieva vārds māca mums mīlēt arī savu tuvāko. Kad Jēzum prasīja, kas ir svarīgākā lieta, kas ir svarīgākais bauslis, viņš saka, mīli Dievu un mīli savu tuvāko. Jānis savā vēstulē raksta, tu nevari teikt, ka tu mīli Dievu, kur tu neesi redzējis, ja tu nemīli brāli, kurš ir tavā priekšā, kur tu esi redzējis. Dieva vārds mērķtiecīgi šīs lietas salipina kopā. Saņemt piedošanu un sniegt piedošanu ir tas, kas mums kā kristiešiem ir jāmācās, jāpraktizē, mums tajā ir jādzīvo. Un šodien es gribu katru no jums arī izaicināt. Izdarīt izvēli. Saņemt piedošanu no Dieva un uzsākt ceļu pretī piedošanai citiem. Lai saņemtu piedošanu no Dieva, tev ir jāatzīst savus parādus un jāuztic, ka Dievs to ir samaksājis. Tā ir tava izvēle, uzticēties Dievam vai nē. Vēstulē Romiešiem 10. nodaļā, 9. pantā Pāvils raksta, un ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem, tu tiksi izglābts. Piedošana citiem arī sākas ar izvēli. Tev ir iespēja izvēlēties piedot. Tas kaut ko maksās. Un ja tev liekas, ka tu nevari atļauties piedot, atceries, ka Jēzum ir visi nepieciešamie resursi. Ar savu augšām celšanos Jēzus pierādīja, ka viņš var atļauties piedošanu. Un ja viņš visu šo lielo parādu tev ir piedevis, tad arī tu vari atļauties piedot saviem parādniekiem. Ir labāk būt pa nulēm nekā mīnusos.
Jēzus Kristus ir augšām cēlies. Viņš ir grēku sakāvis un viņš nāvi ir uzvarējis. Un viņš ir augšām cēlies, lai sarautu važas. Lai noveltu akmeni, lai izietu brīvībā. Un varbūt šajā rītā mēs līdzīgi kā mācekļi esam tādā mulsumā. Bet redziet, nepiedošanu, tad, kad mēs paši nesam savu grēku vai mēs turam kādu, kurš ir grēkojis pret mums, tas mūs sasaista. Tas mūs tur ķēdēs un mēs nevaram līdz galam piedzīvot šo augšām celšanās spēku. Bet, ja mēs uzticam to Dievam, tad mums vairs nav jādzīvo saistītiem verdzībā. Un mums nav jācenšas citi turēt īsā saitītē par vergiem sev. Jēzus Kristus augšām celšanās padara iespējamu mums saņemt piedošanu un sniegt to citiem. Vēstulē Romiešiem 8. nodaļā Pāvils raksta: un ja jūsos mājo tā gars, kas Kristu augšām cēls no mirušajiem, tad viņš, kas Kristu augšām cēls no mirušajiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves caur savu garu, kas jūsos iemājojis. Kad mēs uzticam savu dzīvi Jēzum Kristum, viņš dod savu garu, kas mājo mūsos. To pašu garu, kas Kristu ir augšām cēlis no mirušajiem. To pašu garu, kuram ir spēks piedot. Piedošana nav vājuma pazīme. Piedošana ir spēka pazīme. Piedošana ir spēka pazīme. Un mūsos pašos reizēm mums trūkst šī spēka. Bet Dievs saka, ka Svētajā garā viņš mums ir dāvājis šo spēku. Un vēl arī šajā Kristus lūkšanā, ko viņš mācīja saviem mācekļiem, ir šī daļa par piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un tā bija lūkšana, kuru Jēzus pieņēma, ka mācekļi lūgs līdzīgi kā jūdi, un kas pārsvarā bija 3 reizes dienā, no rīta, pusdienas laikā un vakarā. Un kad jūs lūdzat piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un tas ir kā atgādinājums, tas ir kā tāds treniņš, lūdzot šo lūkšanu, kur mēs sakam: Dievs, mēs esam tev parādnieki. Mēs esam tev parādnieki. Piedod mums, paldies, ka tu piedod mums. Un tad mēs uzreiz vienā elpas vilcienā parasti sakam: mēs arī piedodam saviem parādniekiem. Un tad, ja mēs varam tiekties uz šo dzīvot, ja mēs varam dzīvot šādi, ja mēs varētu sasniegt, es mēģināšu uzburt vīziju. Es apzinos, ka ikdiena ir daudz sarežģītāka nekā to ir iespējams izstāstīt pienācīgi īsā laikā. Bet iedomājieties, ka mēs tiešām tā spētu dzīvot. Kur mēs esam brīvi no visa tā ļaunā, ko mēs esam darījuši, jo Kristus to ir piedevis. Un tajā pat laikā mēs viens otram piedodam un izlīgstam to, ko mēs viens otram esam nodarījuši pāri. Iedomājieties, kā mainītos sabiedrība, kā mainītos attiecības, kā mainītos dzīve. Mēs, kristieši, esam aicināti tajā dzīvot. Ne tikai piedzīvot šo piedošanu, bet dzīvot tajā. Un ja tu esi šeit un tu vēl neesi to nekad piedzīvojis, un tev tas ir jauns, un tu neesi savu dzīvi uzticējis Kristum, tu neesi saņēmis šo piedošanu izlīgšanu no viņa, es tev gribu šodien izaicināt. Uztici savus grēkus Dievam. Uztici savu parādu Dievam. Izlīdzinies. Ir labāk dzīvot pa nullēm nekā mīnusos.